2007. gada nogalē Latvija pievienojās Schengens līgumam. Ko tas deva Bērziņu ģimenei un viņu draugam no Krievijas? Šis stāsts ir par to, kas mainījies šodien, kad esam Schengenā. Bet lūk, jau mūsu stāsta varoņi. Mani sauc Kārlis Bērziņš, un es esmu Latvijas pilsonis. Jā, viņš ir mans vīrs, un viņam visi dokumenti ir kārtībā. Bet es esmu Marija, un es esmu Latvijas nepilsone. Mani sauc Artūrs. Tie ir mani stenči, un es ģimenē esmu pats galvenais. Man arī ir pasta, bet tā ir pie tēta. Es esmu Bērziņu ģimenes draugs, Saša iz Moskvy. Tātad Krievijas pilsoņus. Bet kādu mēs vēl esam piemirsuši? Mans amats pa daļai ir aprakstīts krimināla likumā. Es gribētu iet pār robežām pacelt galvu. Saša ir tikko iebraucis Latvijā. Oficiāli tas skanētu. Šķērsojis Schengens līguma ārējo robežu. Šķiet, viņš ir mazliet pārsteigts. Kā tā, Saša? Ir nu gan. Visus manus dokumentus un personību pārbaudīt, tā teikt, līdz pēdējiem vilītei. Latvijas austrumu robeža tagad ir visas Eiropas Savienības un Schengena līguma ārējā robeža. Tāpēc šeit tiek veikta visnopietnākā pārbaude. Katra ārzemnieka šķērsotāja personība tiek pārbaudīta vienotā Schengenas informatīvajā sistēmā, kas ir viena no vislielākajām datu bāzēm pasaulē. Un Latvijas austrumu robeža ir viena no vismodernāk aprīkotajām robežām pasaulē. Lielība naudu nemaksā, robežsarga kungs. Kur pierādījumi? Nu, piemēram, robežu apsargā ne tikai robežsargi ar suņiem, bet ik vienā punktā viņi var nokļūt ar moderniem kvadricikliem vai sniega motocikliem, apvidus automašīnām, helikopteriem. Turklāt robežas sargā īpašas elektroniskas ierīces. Bet mūsu ceļotājs Saša to nezina un tāpēc nododas prātojumiem. Varbūt būtu bijis labāk iet pāri robežai pa mežu. Rau, kur viens jau to mēģina? Vai tikai tas nav pazīstamais laupītājs Krampis? Visam patruļiem ir šķēršotā robeža. Ai, Krampi, vai tad tu nezināji, ka šeit pat pēle neizspruks cauri? Ui, labi, ka tā neizdarīju. Labi gan, Saša. Turklāt tev tāda pārbaude Schengenā ir tikai viena. Tālāk jūs ceļosiet brīvi. Un tur jau arī tavi sagaidītāji. Šķērsojot Schengens līguma ārējo robežu, visu ceļotāju dokumentu un personības tiek rūpīgi pārbaudītas. Schengenas līguma ārējās robežas šķērsošana iespējama tikai noteiktos robežu kontroles punktos.